skatītāji, šodien mēs spēlējam Clash of Clans un paskatīsimies dažus manus uzbrukumus un arī, kas ir iegājis manā klanā. Tikko kā es to uzliku un skatāmies vienu klanu, kas ir vislabākais, labi, un pēc tam paskatīsimies, kas ir pats sliktākais. Re, kur ir pats labākais. Karalis uz 1. līmeņa. Montārs 4. līmeņa. Normāli vislabākais 6. līmeņa. Īsti komanda. Viena hīlera. Gaida savu. Es nevaru pakustināt neko. Wow. Savu vietu, kad varēs iet kaujā. Un tagad skatāmies vissliktāko. Visi iegāja mani vakar dienu. Lūk, skaties, es viņu neizsikošu. Normāli. No 1. līmeņa. Šito es varēju, es viņam varēju nolikt kaut kur te. Bet vienalga. Viņam neviens nav uzbrucis normāli. Normāli. Ok, skatāmies manu ataku. Un, protams, vislabāko es te varēšu. Te nav neviens tāds. Skatāmies, kā man varēja nenogāzt. Es to nevaru skatīties. Labi, tas mēs nošpakoju no mani. 100%. Pēc. Kā? Pagā. Nopietni. Seriously. Vissliktākais uzbrukums, ko es jebkad esmu redzējis. Nopietniem nav healing spells. Es viņam to healing spellu noliku šeit. Tieši tagad. Montārs uzšaus. Vēl vienreiz. Un vēl pēdējo reizi nevajag uzšaut. Tad viņam būs gals. Nopietni, ko tas nozīmē? Ieliek to, pēc tam vēl. Nopietni, viņam kaut kādi 8 gadi. Dievs, vissliktākais. Man vienreiz uzbruka ar karali, bet vienalga. Un, ja jums patīk mani video, noteikti uzspiežat abonēt. Vai arī laiku. Varat neabonēt, bet laiku varat uzspiest. Laiku. Es viņam vietā sen jau beigtu visu. Eliksīru storage man nav laika upgradeot. Bet nopietni. Es nesagatavoju to lietu. Wow. Tieši vislabākajā brīdī. Montārs stulbēs. Es viņam ir kaut kas tur iekšā vai nav. Nevar zināt. Es labāk uzbrukšu.
Nopietni! Stūbie maineri. Jopsi. Es nošaujoties maineri. Ei, tu tik labi to maineri. Ar lāpstam, kas sitīs vēl. Viss apšaudas laiks. Man patīk stāv no šāda likt. Tā no vienas puses tev sāk bombardierēt viņas. Normāli. Tikai vajadzētu būt healing spēlam. Bet tas varētu man noderēt. Pēc šādiem uzbrukumiem. Skatieties. Šeit vienkārši no tāluma visas tā bombardē. Tūkāt, ja ir uz 3. līmeni. Žēl, ka man nebūs 3 zvaigznītes. Vajadzēja padomāt. Vajadzēja paņemt savu pieri un padomāt kārtīgi. Jopsi. Es teicu, man vajag padomāt ar pieri tagad. Tagad es atceros. Nē. Tik daudz jau. Aiziet. Jopsi. Tur gan vajadzēja padomāt ar galvu. Es nevaru upgradeot storage, tāpēc, ka man ir šie. Kas būs? 11. upgrade? Nu, kaut kur tur vajag tāds mūsā. 11. mums tikai būs uz 3. Jā, skatītāji. Paskatīsimies. Kā šis stulbais cilvēks nepadomāja ar prātu. Skatāmies. Šis ar prātu nedomā tagad. Varbūt tā. Es tā īsti nezinu, tāpēc paskatīsimies par šo. Kā viņš anetiek. Šitas nebija. Labi, skatāmies, kā viņš nedomā ar prātu. Nu, viņš ir tāds iesācējs. Varbūt es jau šo rādīju jums. Nevajadzētu būt, ka es jums rādīju. Dievs, nopietni. Nu, ko viņi var būt tik slikti uzbrucēji? Vispār, man liekas, visi, kas iet man uzbrukumā, viņiem ir kaut kādi 9 vai 8 gadi. Varbūt tas 10 vai vairāk. Viņš nedomā ar prātu tak. Nopietni, viņš ir vissliktākais uzbrucējs. Nu, ja es būtu manā klenā, es viņu noteikti izmestu ārā no klena. Tikai tāpēc, ka viņš nemāk uzbrukt, un arī, ka viņš nemāk uzbrukt. Kur? Jūs nopietni. Jūs jokojat. Nopietni. Labāk es beidzu savu uzbrukumu tagad. Tik tuvu.
Un es arī dienā nemāku runāt, tāpēc šodien ir diena, es nemāku runāt. Vismaz man ir +8, pa viņam -8. Vispār jau viņam ir +8 un man -8. Skatāmies šo. Man bija šī bāze pirms kaut kāda gada. Nē, pirms gada man vispār šā bāze nevarētu būt. Tā man vispār būtu kaut kāds 5. tons kāds. Nē, es īsti nezinu. Bet tad sākam, ka šis ir vienkārši pirms 2 mēnešiem. Jā, es atceros, tas bija pirms 2 mēnešiem, kad es to taisīju. Nu, viņam te vajadzēja padomāt kārtīgi ar savu pliko pieri. Ja man neuzbeidoties šis montārs, tad šis montārs izjauktu viņa plānu. Ko viņš domā? Viņš mutu ātrāk. O jā! Varēja te ar galvu padomāt, vecīt. Kad likt balonus un kad nelikt balonus. Tev te vecīt vajadzēja tā padomāt ar galvu. Nu? Vajadzētu vispār kaut ko pastrīmot, jo es nezinu, kad es varētu. Labi, skatītāji, šo es arī jums teikšu tagad. Spiediet like, subscribe un tiekamies arī jau nākamajā epizodē. Varbūt arī pēc kādiem 5 gadiem. Ja man būs labs galvas stāvoklis, tad tiksimās pēc 25 gadiem. Es jums jokoju. Labi. Varētu uzfilmēt rīt, bet... Un es mēs varētu mēs jūtās varētu filmēt video. Skatītāji, man ir grūti šo izlemt. Ierakstiet komentāros šo. Kā man darīt? Jā. Man tikai filmēt darba dienās vai... Nu, tikai manās brīvdienās. Sestdienu un svētdienu. Jo vasarā būs katru dienu. Nu, laikam. Lodās arī būs tikai sestdienās un svētdienās. Lodās. Nu, ierakstiet komentāros. Jo es nevaru kārtīgi izdomāt. Tieši kād man filmēti jums patīk. Ko es, tā kā filmēju. Tiešām ierakstiet komentāros, lūdzu. Jo es tiešām nezinu, kā mēs varam darīt. Nu, ne mēs, bet es varbūt tās tikai darba dienās, vai tās tikai tādās dienās. Bet, nu labi, spiežiet like, subscribe un... Tiekamies jau rīt vai svētdien vai sestdien. Ko citu es jums varu lūgt? Labi. Tiekamies nākamajā epizodē. Un tā.